Знаешь, что ей сказали? Дим, Mēs sādējam, jā. А за ворота кто? Пиво? Макс, я туда Иди уже. идем. Эй, я мешаю. Реально на вкус пива. Как открыть? Этот класс? Видишь, дальше? Где дальше? А у него пиво? Нельзя, сейчас нельзя, потом. Вовчик, иди туда. А, Даник туда. За ворота, Даник. Там на той стороне надо. Что есть? Там на той стороне. А уже пошли две девочки. Esiet sveicināti atpakaļ. Šobrīd iesākusies ir spēle pēc maza pārtraukuma. Azerbaidžāna, Islande. А мне тоже макароны. Я тоже. Pagaidām rezultāts 0-0. Grupu cīņa pa labu Islandes komandai. Islandes komanda arī dabūja bumbu. Spēlē tālāk. Diemžēl mazliet neprecīzi, bet bumba tiek saglabāta. Spēlētājs dodas priekšu. Uzbekistāns, Azerbaidžāns. Jā, Uzbekistāns. Sveiks, Kārli. Jā, Sveiki, skatītāji. Mazliet man sajūta, ka tev Uzbeki un Azeri. Jā. Tiesnesis norāda, ka nav atbrīvots spēlētājs uz zemes. Tādēļ bumba Islandes komandai. Aizskrien. Paņem cukuriņu bišķi. Jā, šeit Latvijas izlase, jā, paldies par cukuriņu. Latvijas izlase stiprinās savām nākamajām spēlēm, bet mēs skatāmies Azerbaidžānas Islandes spēli. Islanda izspēlē sodu. Savos 22 spēlē ar rokām, tiesnesis aptur spēli un pārceļ sodu izspēli mazlietiņ tālāk, jo nav ievērota 10 metri no soda izspēles vietas. Īslanda individuāli spēlē, cenšas apspēlēt spēlētāju, taču Azerbaidžāna ļoti labi ir kontaktu zonā, kā mēs redzējām arī spēlē pret Latviju. Viņiem parocīgi ļoti kontaktu spēli, viņi spēlē vairāk regbija 15. Spēlētājs paspēja atbrīvoties no bumbas, taču tiesnesis uzskata, ka ir notikusi spēle uz priekšu un bumba par labu Azerbaidžānas valsts vienībai. Azerbaidžāna ievad bumbu cīņā, kontrolēti, iznes bumbu ārā saspēles vadītājiem, tas tiek sasiets kontaktā un nākamā piespēle jau ir neveiksmīga un notiek spēle uz priekšu. Grupa cīņa par labu Islandai. Rezultāts joprojām 0-0, pirmais puslaiks ir vidū. Islandai izdodas saglabāt bumbu savā grupu cīņā. Nāk atbalsta spēlētājs ātrumā, iet līdz kontaktam un atbalsta spēlētājiem atstāja bumbu. Spēlētājs spēlē caur zemi, Azerbaidžāna ātri nospēlē bumbā. Tiesnesis norāda, ka spēlētājs uz zemes ir spēlējis turējis bumbu, Azerbaidžāna ātri izspēlē. Saspēles plaši uz malu, individuāli piespēle malējiem spēlētājiem. Malējs spēlētājs ātrumā dodās uz piezemējumu zonu. Piezemē bumbu laukuma centrā, Azerbaidžāna vadībā 5-0 un sitīs realizācijas sitienu. Да там девка сказала. Да я.
Realizācijas sitiens veiksmīgs. Azerbaidžāna vadībā 7-0. Azerbaidžāna uzsāks spēli no laukuma centra ar sākuma sitienu. Sākuma sitiens regbijā jāizpilda kā dropsitiens, bumbai jāatcitās pret zemi un tikai tad viņu sit ar kāju dziļāk laukumā. Viņai jānoceļo vismaz 10 metrus no centra. Bumba tiek spēlēta augstu, tālu uz autu līniju, lai būtu viegli aizsargāties. Īslanda ved bumbu ārā atpakaļ uz centru. Spēlētājs spēlē individuāli, dodās taisni. Īslandes spēlētājs smagsvars dodās līdz kontaktam, atstāja piespēli, taču tiesnesis uzskata, ka ir notikusi spēle uz priekšu un bumba pienāksies Azerbaidžānas izlasei ievadīt grupu cīņā. Grupu cīņa. Azerbaidžāna ievada bumbu grupu cīņā. Tiesnesis uzskata, ka nav iemests taisni par tuneli, bet ir mests savu spēlētāju kājās, kas dod priekšrocību Azerbaidžānai, tāpēc brīvsitiens Īslandes komandai. Īslandes vienība spēlē ar rokām. Plakani, tāpēc Azerbaidžānai ir iespēja aizsargāties cieši. Azerbaidžāna iegūst bumbas kontroli, noved bumbu līdz malai, spēlētājs spēlē individuāli, viens kontakts, otrs kontakts, izved bumbu ārā. Malas spēlētājs ātrs, dodās apspēlē aizsargu, dodās uz centru, uz piezemējumu. Piezemējums 12-0 Azerbaidžāna vadībā. Varbūt skatītāji ir pamanījuši, ka laukuma tiesneši ir savos ekipējumos, taču līnija tiesneši un atbalsta tiesneši ir kreklos ar rozā strīpām, kas ir vispasaules atzīts, starptautiski atzīts simbols cīņai pret sieviešu krūts vēzi. Atsākas spēle. Bumbu spēlē ievadīs Azerbaidžānas komanda. Norādīšu, ka galvenais spēles tiesnesis šajā spēlē ir Kārlis Sarkans. Spēles laiks ir sācies, pirmais puslaiks ir beidzies par labu Azerbaidžānai. Šeit spēle turpinās, Īslanda ar bumbu. Azerbaidžāna ļoti aktīvi spēlē aizsardzībā, dominējoši tvērieni, iegūst kontroli pār bumbu. Tiesnesis norāda, ka spēlētājs uz zemes ir turējis bumbu un atdod bumbas kontroli caur sodu Īslandai. Īslanda uzbrūk.
tiesnesis norāda, ka ir noticis augsts tveriens un noraida uz 2 minūtēm Azerbaidžānas valsts vienības spēlētāju. Īslanda atkal izspēlē sodu, piespēle, cieši pie līnijas, individuāla spēle, bumbu ved ārā atbalsta spēlētājiem, atbalsta spēlētājs stāv sekli, novada spēli līdz malai, taču nākamā piespēle jau ir adresātam, kuram virsū ir aizsardzības spēlētājs. Individuāli labi nospēlē Īslandes valsts vienības spēlētājs, izved bumbu spēlē uz āru, caur īso malu. Un Īslanda izraujās, bet tiesnesis nosvilpj un aptur spēli, jo ir notikusi spēle uz priekšu, kā rezultātā būs grupu cīņa un bumbu ievadīs Azerbaidžānas izlase. Tiesnesis arī rāda šo simbolu, kas nozīmē maiņu. Kāda no komandām ir pieteikusi spēlētāju maiņu. Mēs šeit redzam šajā brīdī Latvijas valsts vienības telti, kur Uldis Bautris droši vien saviem spēlētājiem apstāsta nākamo spēļu plānu. Grupu cīņa, bumbu ievada Azerbaidžāna. Azerbaidžāna saņem bumbu un caur īso malu 9. numurs saspēles vadītājs izspēlē, apspēlē individuāli spēlētāji, dodās uz piezīmējumu. Īslandes valsts vienības spēlētāji ļoti cieši sēdz, taču nespēja panākt Azerbaidžānas valsts vienības spēlētāju piezīmējums pa centru. Rezultāts 19-0 Azerbaidžāna vadībā. Realizācijas sitiens pretim vārtiem un ir veiksmīgs. 21-0 Azerbaidžāna stabilā vadībā pār Īslandi 2. puslaikā sākumā. Spēle laukuma centrā izsāk Azerbaidžāna ar sākuma sitienu. Tiesnesis norāda, ka ir pārkāpums. Un brīvsitiens laukuma centrā Īslandes valsts vienības spēlētājiem. Īslanda izspēlē, dodās uzbrukumā ar rokām. Kustība, ko regbijā dēvē par krustu. Noved spēli līdz malai. Spēlētājs dodās līdz kontaktam, atstāja atbalsta spēlētājiem, taču tas zaudē kontroli par bumbu uz aizmuguri. Bumba ir spēlējama, bet Īslandē vairs nav kustības priekšrocības. Neveiksmīgi piespēle, pie bumbas nonāk Azerbaidžānas spēlētājs, taču tad viņš viņu zaudē. Tiesnesis norāda, ka ir notikusi spēle uz priekšu un grupu cīņa par labu Īslandē. Tiesnesis dod savus norādījumus, grupu cīņas kontaktu spēlē. Tiesnesis uzskata, ka ir izdarīts pārkāpums un ir spēlēts bez bumbas. Tāpēc dod sodu par labu Īslandē. Īslanda izspēlē, stāvot uz vietas, diemžēl, un līdz ar to Azerbaidžāna paspēja aizsardzībā uzcelt aizsardzības līniju. Spēle uz malu, spēlētājs zaudē kontroli par bumbu, spēle uz priekšu un seko auts. Tiesnesis norāda uz pirmo pārkāpumu un norāda uz grupu cīņu, kur bumbu ievadīs Azerbaidžāna. Maiņas abās komandās. Turpinās 2. puslaiks, spēlē Azerbaidžāna pret Īslandi. Azerbaidžāna tumši zaļajās formās ar ziliem ielaidumiem un sarkaniem numuriem. Īslande sarkanās formās ar ziliem ielaidumiem un baltiem numuriem. Azerbaidžāna atspēlē bumbu dziļi, taču tur nav atbalsta spēlētāju. Paspēja pēc bumbas, dodās vienpersonisku uzbrukumā, mēģina spēlēt ar kāju, zaudē kontroli pār bumbu. Tiesnesis norāda, ka ir notikusi spēle uz priekšu, un grupu cīņa būs par labu Īslandei jau ļoti tuvu Azerbaidžānas ieskaites zonai.
Grupu cīņa. Īslanda kontrolē bumbu. Individuāla spēle. Centās piespēlēt uz aizmuguri, taču Azerbaidžāna paspēja pirmā pēc bumbas, savukārt pēc tam zaudēja to raka situācijā un atkal atguva. Azerbaidžāna dodas uzbrukumā, veido raku, ātri bumbas izvada, piespēle, spēle uz priekšu, neveiksmīgas spēles rezultātā bumba atkal nonāks Īslandes valsts vienības rīcībā, iespēlēt viņu varēs caur grupu cīņu. Grupu cīņa sagāžās. Tiesnesis norāda, ka Azerbaidžāna ir izdarījusi sodu. Azerbaidžānas spēlētājs ir aizrādījis kaut ko tiesnesim, uz ko tiesnesis reaģē ātri, noraida Azerbaidžānas spēlētāju. Norāda viņam, ka viņam jādodās ir uz to pusi, kur atrodas komandas, un pie komisariāts jāapsēžās uz soliņa. Tikai no brīža, kad viņš apsēžās pie komisariāta uz soliņa, sāk uzskaitīt 2 minūtes, kurās darbojās noraidījums. Īslandai izdodās pāraut līniju, taču Azerbaidžāna spēlē pret noteikumiem, un Īslanda saglabā bumbu, atkal izspēlē ar rokām, dodās uz laukuma malu, māņkustība. Spēlētājs veic piezemējumu. Īslanda iegūst 5 punktus, taču līdz Azerbaidžānas 21 punktam viņiem vēl pagaidām ir tālu. Un spēles laiks jau tuvojas noslēgumam. Realizācijas sitiens nav veiksmīgs. Spēle beigusies rezultāts 21-5. Uzvar Azerbaidžāna.